Sveicināti, draugi! Šodien radās vēlmē parunāties ar jums par dusmām. Dusmas ir reakcija uz kaut kādu situāciju, vai uz cilvēku, vai uz daudzību, uz sāpēm. Tā ir reakcija, tā ir negatīvā reakcija, no kuras barojas nelabās būtnes, sliktās būtnes tātad. No otras puses, no tumšās puses, vai ne? Mēs viņas barojam ikdienā, tās būtnes, ar savu enerģiju. Kāpēc mēs esam noguruši dienas beigās? Tāpēc, ka mēs atdodam savu enerģiju ļoti daudz tām nelabajām būtnēm. Ar izsakot lamu vārdus, dusmojoties par kaut ko, domājot sliktas domas, darot sliktus darbus. Tāpat arī visi kaitīgie ieradumi, cigaretes, alkohols, viss pārējais, jebkurā atkarībā. Tā ir nelabā būtne. Un viņa no mums barojas. Mēs to varam ļoti vienkārši pārtraukt, vienkārši ir jāatsakās no tām negatīvām lietām un viss būs kārtībā. Tātad tieši par dusmām. Kas ir dusmas? Pieņemsim, mūs dusmo kaut kāds cilvēks, sadusmo konkrētā situācijā, ja? Viņš ir viņš pats, viņš ir savā dzīvē, šobrīd viņš ir atnācis ar savu mērķi, tātad apgūt savu kaut kādu mācību stundu, iziet savu dzīvi, kaut ko saprast, kaut ko iemācīties, kā nu kurš mēs, kāds, nu kuram ir mērķis, katram viņš ir savāds. Un viņš dzīvo savu dzīvi, viņš ir tāds, kāds viņš ir, un mums cilvēks ir jāpieņem tāds, kāds viņš ir. Ja mēs dusmojamies uz viņu par kaut ko, tad mums ir jāsaprot, tas ir mūsos iekšā. Tās dusmas, viņš ir dabīgs, viņš nedara speciāli to mums. Cita lieta ir, ka tiek speciāli darīts pāri, bet to arī viņš nedara varbūt apzināti. Bet tā vispār nav mūsu problēma. Mūsu problēma ir tā, kas notiek mūsos iekšā. Kāpēc mēs dusmojamies? Kāpēc mēs dusmojamies uz situācijām, kāpēc mēs dusmojamies uz kādu konkrētu cilvēku konkrētā situācijā, uz konkrētu frāzi varbūt tās. Un kā vēl strādā dusmas? Pieņemsim situācijā, mēs braucam ar mašīnu pa Rīgas, pa krasta ielu, tur stāv, tur korķis liels, vai ne? Kas sākas? Bieži vien cilvēkos dusmas. Un visums strādā tā, jo tu vairāk dusmojies, jo vairāk tie momenti tiek radīti. Tiklīdz tu atlaidīsi dusmas, izpūtīsi gaisa, būs visa zaļā gaisma, visas mašīnas izplūdīs, izsudīs, izbraukāsies pa maliņām un tu varēsi tīri, mierīgi aizbraukt līdz savam galamērķim. Vai arī tu ej pa trotuāru steidzies, tur uz banku vai kaut kur, un omīta kaut kāda vecārs piekīti iet pa priekšu, vai ne? Tas iekšā tādu sāk tā, vārīties, man tak jāsteidzas, apdzīt nevar. Un jo tu vairāk centies ar dusmām, ar negāciju tikt tam pāri, tātad apdzīt omīti, jo viņa ilgāk tev ies priekšā, jo nereālāk tev būs viņu apdzīt. Tie ir visuma likumi, un ja nav izdomāti, viņi tā arī strādā. Es personīgi viņus cenšos pārbaudīt uz savas pieredzes, kad kaut ko, kaut kāds ir likums, es viņu cenšos tātad kaut kādā situācijā izanalizēt. Un šodien šitas momentiņš par tām dusmām arī man atnāca nevienkārši tāpat. Man uznāca dusma uz kaut kādu situāciju, un es nesapratu, kas notiek, kas ir. Un es tagad sapratu, kāpēc man atnāca tā situācija, lai es jums izskaidrotu šoreiz to. Un kas ir pats galvenais? Piefiksēt to momentu, nelaidiet to visu pašplūsmā. Ja ir dusmas, apstājies, padomā, kas notiek, kas ir ar mani, kāpēc mani dusmo, tā cilvēka cepure šobrīd. Kāpēc viņa mani dusmo? Tā ir viņa gaume, tā ir viņa cepure, viņš tērēja naudu, viņš viņu iegādājās, vai ne? Tā ir viņa dzīve, mums nav tiesības dusmoties uz kādu par viņa dzīvi. Kaut kā tā, draugi, par dusmām tāvat īsumā. Tas ir patstāvīgs darbs, pašam ar sevi patstāvīgs. Es jau iepriekš minēju, es šobrīd mēģinu tikt galā ar saviem lamu vārdiem, vai ne, man reizēm brīžiem izsprūk kaut kas vēl. Ir man gumija uz rokas, es ikdienā strādāju ar to. Es piefiksēju, katru reizi, kad es mēģinu pat pateikt lamu vārdu no savas mutes, es uzreiz sev iesitu ar to gumiju, lai tā ķermenis labāk nostrādā. Viņš, kad jūt sāpes tajā brīdī, kaut kādā īstajā momentā, tu tātad nodari sāpes, un tad zemaziņā ierakstās, ka sākot to vārdu, ķermenim sāpēja, tātad to nedrīkst darīt. Un to var darīt daudz un dažādos veidos, bet tas ir tāds tieši attiekties no kaut kādas situācijas, tas ir viens no ļoti efektīviem veidiem. Jā, arī viens no vieglākajiem, bet mēs nemeklējam grūtākos ceļus, mēs meklējam vieglākos ceļus, mēs meklējam efektīgākos ceļus. Jā, tas ir ikdienā, un vakarā pieņemsim.
Jums ir jāpasēž, jāpadomā, vai ieslēgt tā ziņu kanālu, vai labāk neieslēgt. Tas ir jūsu lēmums. Ja jūs viņu ieslēgsiet, jūs uzsuksiet sevī to zemapziņā, to visu enerģiju, to negatīvismu, ko tur stāsta par kariem, par visu, ko tur stāsta. Es nezinu, neesmu sen jau ziņas klausījies. Ja jūs pat fonā to ieslēdzat kaut ko, tas, kas jums notiek fonā kaut kur, tas viss tiek ierakstīts. 360 grādu kamera stāv jums uz galvas. Varētu tā priekš mums, priekš cilvēkiem saprotamā valodā teikšu. Un viņa ieraksta patstāvīgi kopš momenta, kad ienāca dvēsele jūsu ķermenītī, mammas puncītī vēl. Ierakstīšanās sākās, un viņa turpinās, viņa nekad nepārtraucas. Un, jā, ja jūs pat ieslēdzat fonā, es taisu vakariņas, es tur ieslēgšu, lai tās ziņas skan. Zemapziņā tas viss ierakstās. Ja ir kaut kāds, nezinu, strīds, jūs dzirdat strīdu vai aprunāšanu vai kaut ko, tas viss ierakstās. Ja jūs pat neiesaistaties, jūs ielaišat savā enerģijas laukā to informāciju, viss viņa tur paliek. Viņa tur paliek, viņa uzkrājas. Pēc tam dvēsele aiziet atpakaļ. Viņa, protams, tur šķiro, kad jau ķermenis nomirst. Šķiro, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Viņa to atmet nost, vajadzīgo paņem. Tā ir cita tēma. Bet pats fakts, lai mēs veidotu laimīgu realitāti, mums vajag ar to strādāt. Mums vajag pašiem ar to darboties ikdienā. To nevar vienkārši izdomāt. Viss labi, es tagad nelaidīšu dzīvē savu negatīvo. Un tā arī būs. Tā nebūs. Jūs to kontrolējat. Jūs to darat. Vīrs vai sieva, nezinu, pasaka kaut ko, kas jūs sadusmo. Vienkārši izpūt gaisu, padomā, kāpēc mani tas sadusmoja. Tā nav viņas vai viņa vaina, tā ir mana vaina, ka tas notika. Tikai un vienīgi mana vaina. Tikai mani uzstādījumi dzīves, kaut kādi uzstādījumi mani sadusmoja šobrīd. Apstājies, padomā, izsecini to situāciju momentiņu. Jebkurā gadījumā pēc tam apskauju sievu, vīru, pasaki, labi, viss piedod, lūdzu, viss ir kārtībā. Nebaidieties prasīt piedošanu. Piedošana tas ir ļoti, ļoti pareizs ceļš uz brīvu un laimīgu dzīvi. Tā kā tā īsumā, labi, draugi, rakstat komentus, ielaikojiet, piesakojiet, YouTube, lūdzu, piesakojiet, lai skatītāji ir vairāk, lai izplatās video, lai viss notiek, lai ejam uz priekšu. Mēs jau tā ļoti strauji ejam uz priekšu. Man ļoti liels prieks, ka jūs esat ar mums. Paldies jums, ka jūs ejat uz gaismas pusi. Paldies jums no visas sirds un dvēseles. Tas bija tā īstenībā mazliet negaidīti, tā cilvēku plūsma, bet tas ir tik ļoti pozitīvi. Tas ir labākā dāvana, kāda vien var būt no jums. Paldies jums!